Arī šogad, rodot iespēju trūcīgajām un maznodrošinātajām mājsaimniecībām saņemt elektrības norēķinu kartes, turpinās akciju sabiedrības Latvenergo 2009. gadā uzsāktā atbalsta programma. Aizvadītā gada nogalē Ogres novada pilsētas un Suntažu sociālais dienests saņēmis papildus kartes. Mēs saņēmām 205 janvārī. Galam var cilvēki nākt, ja tas ir trūcīgi un maznodrošināti, kuri ne jau atkārtot, bet pirmreizēji. Otru reizi nedod kartes. Viņam ir jābūt pēc ienākumiem trūcīgam vai maznodrošinātam. Un pašiem jābūt līgumam ar Latvenergo pašiem. Pēc Latvenergo sniegtās informācijas Ogre ir viena no tām pilsētām, kurā dzīvo visaktīvākie karšu izmantotāji. Izdalītas vairāk kā 700 maksājumu karšu. Savukārt Ikšķeles novadā sociālais dienests saņēma 105 kartes, to dalīšana turpinās un papildus kartes nav nepieciešamas. Jā, piedāvājums papildus bija, bet, principā mēs vēl neesam izdalījuši tās kartes, ko saņēmām pagājušajā gadā. Un tie klienti, protams, mums nāk no jauna arī ģimenes tādas, kurām mēs arī papildus piešķiram, bet pamatā mūsu klienti tomēr, vairāk vai mazāk ir vien un tie paši, un tā, ka daudz jaunu trūcīgu ģimeņu klāt nenāk. Elektroenerģijas maksājuma kartes pieejamas gan Ogres, gan Ikšķeles novadu sociālajos dienestos. Pēc Latvenergo sniegtās informācijas atbalsta programma turpinās darboties vēl šogad. Nākotnē to iespējams nomainīs samazinātais tarifs, kas tiks piemērots mazturīgajām un trūcīgajām mājsaimniecībām. Zanda Treško, Ogres televīzija.